Piemēram, mums ir dots rombs, kuram ir zināms zemes diagonāls, un mums jautā, cik būtu tad romba mala. Un te mums jāatcerās, ka rombam diagonāls ir perpendikulārs un dalās uz pusēm. Ja visa diagonāla AC ir 16, tad katra šī daļiņa būs 8, un ja visa diagonāla BD ir 12, tad katra no šiem daļiņām būs 6. Ok, un te mēs iegūstam taisnleņa trīsstūri, kuram ir zināmas malas, un tiklīdz mums taisnleņa trīsstūris, kuram zināmas divas malas, mēs varam aprēķināt trešo, izmantojot Pitagora teorēmu. Ieliekam centrā punktu O, Pitagora teorēma trīsstūrī ABO, pārrakstam Pitagora teorēmu tīrā veidā, kvadrata kvadrātā būs kvadrata kvadrātā ar hipotenūzu kvadrātā, tad pārrakstam Pitagora teorēmu ar burtiem. Viena katete ir AO, otra katete ir BO, hipotenūze ir AB kvadrātā, AO ir 8, PO ir 6, izkāpinam, saskaitam, samainam vietām un dabūjam, ka AB ir 10. Romba mala ir 10. Komentārā ieraksti, cik būtu augstums vienādsānu trīsstūrim, kuram malas ir 13, 13 un 10. Un uzdevums ir atrasināts.